Vēl viena jauna kafija un jaunajā dienā. Braucam uz Būri, un šodien ir tā diena, kad ir sākusies Latvijā ziema. Izskaitis pirmais sniegs, un tukumā riktīgi tā putina, kā redzam, jā. Bet ziema mums patīk, un medībām tas ir tikai plusiņš, jo ļoti labi redz pēdas, ļoti labi redz. Tā kā priecājamies, kad ir sniegs, un kā būs šodien, skatīsim, kā būs šodien. Baltums, un rīta saule, oi, pa skaisto. Jānis ģēbjās. Aists. Jauni gumpiķi arnim. Jauni gumpiķi no Jahepauna. Paldies Jahepaunam. Tie vikingu gumijzābaciņi. Cerams, labrīt. Gāļas izsalkušie cilvēki. Vai ir daktars? Čau. Doreiz. Vaņa. Čau, Vaņa. Vai, gotavu telefonu. Ātri iekšā, ātri. Imants. Čau. Imants, tas ir mans māsas dēls, jā? Māsas dēls, čau. Ģimenes viens... Tā, nekas nekarājās, nekas nav, tik saule spīd. Čau. Obā, Zīgis ir klāt. Aborigēns vietējais arī parādījies. Nu, piedod, boss, piedod. Dzīvē tā visādi notiekās, jā. Novēlējums tev būs ierins priekšā. Tas ir to, ka viņiem patīk tur sēdēt. Tātad viņi skatās uz jums no malas. No alas. Tere. Nu, kuri? Tas Renārs. Nu, viņš pēc minūtēm... Cepamais purmēs. Pēc 5 minūtēm vajadzētu būt klāt. Jā. Slidens ceļš nevar steigties lieki. Jā, tur bija grāvī iekšā. Asfalts bija smuks, spīdīgs. Bet tu jau grāvī pie Lielupas jau viens kājām gaisā gulēja. Kurš gribēja teikt? Nu, mēs gaidām, ka tavs pasauktais Renārs Purmalis taisīs mums ēst, jā, garšīgi gatavos dabā. Jānī, mums kaut kas tur ir. Jā, akniņa esot. Dodam viņam, kamēr mēs ejam dzinējot, lai viņš taisīs mums ēst. Ļauj cilvēkam izbaudīt dabu. Cik daudz jāļauj viņam izbaudīt dabu? Vienu mastu, divus, cik? Divus mastus. Divi masti, un tad es viņam uzbrukšu. Labi, es nebrukšu, es vienkārši. Bet redz, cilvēks, kurš ir Latvijā zināms tieši ar medījumu gatavošanu, bet es saprotu no viņa, ka pirmās, Hunting and Cooking Facebook grupā, ar visās lielais pasaukumos, Hunting and Cooking, viņš tieši viens no galvenajiem šefpāriem, kas gatavo stirnas un briežas un tam līdzīgi, bet cik es saprotu, viņš pats medībās vēl nereizi nav bijis. Klausoties, man ienāk pirmā reize. Jā, priekšniek, tev neliekās, ka tas ir aizdomīgi, iedomājies, viņš nekad nekur nav bijis. Viņš tagad pie mums ir atbraucis, mums nebūs neviena zvēra vienkārši. Kukingot. Pipars uz mēli vai kā tur? Kukingotājs parādījās, mums neviena zvēra nebūs. Mums kolektīvā zvēra trūks. Marinēts sivēna ribiņas jau spainis, tur vesels sivēns stāva jau saldēts jau. Ārprāts. Tikai darboties vajag. Ar kaulu pa mugurklīt dabūsies, šitā runās. Šeit nav tas kolektīvs, Montu nevar palaist. Nē, šeit kolektīvs ir pareizajā vietā, pareizo nostāju pret visiem. Neviens nekad netika apbižots, un vienmēr visiem ir desas, pat man, kam pietrūkst, ir vienmēr desa. Man joprojām vēl ir, bet ļoti maz sāk palikt priekšniek. Es nezinu, kā jums, bet man palika tikai 4 stāvus. Višķi mums bija jāpārdod valsts, te daudz lielas investīcijas ir bijušas šajā gadā, višķiņi. Klusums. Un šodien mums ir Imantiņš līdzi. Imants ir Imants, jā. Nav daudz šodien, mednieku nav daudz šodien. Dzinājs pat teiktu, varbūt pat mēs būsim līdzvērtīgos, vai ne, Zigi? Jā. Un kā sajūt, kā sajūt, Zigi? Normāli? Viss kārtībā? Jā. Dzīves būs, jā? Dzīves būs. Nu, labi, jā.
Nu, klausamies, ko priekšnieks tie. Visiem. Pastāst tāds burvīgs laiks šodien, ne? Ārnis sniedziņš. Pilnīgi bomba. Rāpos pa sniegu šodien, vai ne? Vienkārši laizīsim sniegu. Vizdien laizīs sniegu. Tātad esiet sveicināti visu Pūžas mednieku klubu kopīgās dzinēju medībās. Es sveiks! Paldies. Gan izdīt. Tā, jā, redzam, šodien laika tiešām izsāca mums lutinās, vējš nav, saulīt spīd. Iesim, paskatīsimies, kur kāda zvēriņa ir. Bet pirms mēs ejam skatīties, kā vienmēr, drošības tehnika. Kā vienmēr atceramies, jā, ceļi, mājas, garām gājēji, sēņotāji, nu jau diezvējas būs. Tā, nu jā. Reku viens te, stūrī gan arī. Viens te pa vidu, viens pie ozola, viens šiten, viens stūrī un viens te žmaugā. Šitai stūri arī? Tur ir tornīts. Te ir tornīts. Būt pūrē un nepaēst ābolīšus nav iespējams. Ejam pakaļ Pūžas ābolīšiem. Un ko? Pūžas ābolīši. Bomba. Itī labi. Un zvieriņi nāk te ēst, baroties. Labi. Reku dusmīgais saimnieks no. Ezers ir vietā. Rītīgi skaisti. Ir skaisti būt eglītēs. Gaidām zvērs, gaidām šāvienu. Pirmo šodien. No, kur būs pirmais šāviens mums? Skaists ozols, liels. Jā. Kāds kaut kādu cūku paņēma. Kas ir paņem cūku? Man likās, ka bija šāviens, bet jautājums. Jā, ņem cūkas, ņem. Ir. Šeit ņemiņi kaut kur virzās uz tai galā, kur sāk dzīt. O, ir. Šeit strādā. Jā, es teicu, parotavs galā, kur tas biezākais arī iesturīt, arī var būt tikai. O, ir. Ir cūkas, ir pareizajā vietā. Nu ko, gaidām tagad mednieka rezultāti. Arī mans jūs klausās kaut kur jums tur priekšā uz jūsu pusi varētu būt, ka ies. Klausamies un skatāmies. Jā, uzvērt tā, pateicu, mēs esam pareizi sastājušies. Nu, tur jau jūs baigi nepareizi nevarat sastāties, ejiet, jūs jau iesiet tikai uz šaurāku vietu. Cūkas ir, zvēri ir. Gaidām šāvienu. Priekšnieks saka, ka nāk uz mūsu pusi arī man. Nu, tūlīt skatīsimies, kas tur ir un kas tur nav. Pasētam zīgi vai zīgs valkās šito pusi tur tādu. Uz kur pusi šaisēja? Kas tā? Paklausamies. Šādi izskatās stirniņu guļvieta. Māziņas tādi, mazi pleķīši, 2 gabali. Ārpēc sniegā ļoti labi var redzēt, kuri pēda, kuri gājuši. Jā, ziemā sniegā dzinēja medības un vispār medības, man liekas, ir skaistas, jā. Un pastaigi pa mežu, kas var būt labāk par to? Tiekamies mežos, draugi, tiekamies mežos. Es gribētu, draugi, uztaisīt mazu aptauju. Aptauja par to, kas vairāk skatās video. Dzinēji vai mednieki? Komentārā pierakstiet dzinējs, mednieks. Un tad es saskaitīšu, sapratīšu, kas vairāk vēro mūsu video. Paldies Pūžas mednieku klubam par vispār šo visu, jo bez viņiem nebūtu arī šī video. Dzinēji mums nāk pretī.
Bet zvērs pagaidām nedzirdam. Stirnas, Jāni, uz aizmuguri gar upi. Gati, es teju pa labo malu. Tur ir upe. Kristu, tu man dzirdi? Jā, halo. Stirnas aizskrēja uz aizmuguri, man. Stirnas uz aizmuguri aizskrēja pa labo pusi. Nu, gudrās galvas, kam tā pēda? Kas pa zvēru? Zaķīts vai? Nu, stirnas ir. Būtiski 5 metru attālumā es pieeju, viņa piecēlās un sāk skriet. Pirmais masts tukšais. Vispār neviena šāviena nebija, bet pēdas ir, stirnas bija, bet nu atkal stirnas neviens tā kā nemedīja. Un tagad mēs esam mastā numur 2, un tā ir vecā čoža. Skatīsim, kas būs čoža. Vecā čožā sākās. Aiziet, ejam. Šēri jau skrien pa priekšu, aiziet mežiņā iekšā. Nu, kad tas suns skrien, tad viņš ķer visu pēc kārtas. Tātad, kas bija iepriekšējā mastā? Nu, iepriekšējā mastā bija stirnas, un šēra nomedīja jēnotu. Nu, ja mēs nevaram, tad suns var. Tāds māziņš sniedziņš uz zemes tik labi izskatās, tik labi var redzēt pēdas, kur tikko zvērs pagājis vai ko vienkārši. Nu, sniegs. Tas ir dzinēju medību palīgs, es teiktu tā. Un izskatās ļoti skaisti, jā. Riktīgi, jā. Pateicos jums par katru patīk, jo man patīk, kad jums patīk. Jā. Un ne kaulu. Ne kaulu jums, kolēģi, ne kaulu. Stirna pa kreisi. Pie vaņas skrien laikam. Arni, pagaidām pārējos. Pagaidām. Gaidu, ko par ācī ziņos. Vai man šodien tikai liekās viss? Buku dzen, atkal šēriņu buku dzen. Nedrīkst ļaut šēriņiem buku dzīt. Nu, Hēra, naču ejam. Nāc, iesim, Hēriņ, ejam. Hēriņ arī skrien pa priekšu, jā. Saulītē. Nu, ir sagaidījuši pirmais šāviens. Viens. Jautājums trāpīgs vai Vai nu Kāja vai nu Aleksandrs. Lapsa? Kājums nešāva. Nu, kas tur šāva? Kas tur notiek? Pa ko šāva? Pie priekškalņa šāva Aleksandrs, jā. Nu, kas tur ir? Nu, Hēriņ, kas tur nāk? Imants nāk? Kas tur nāk? Imants nāk. Taisni uz lauka ārā. Nu, gaidām tad ziņu, kas vēl viens šāviens. Nu, kas tu tagad tur?
Kas tur notiekās? Atzīstās vaininieki. Atkal mednieki neziņo. Ai. Uzvilksiet priekšnieku. Nu. Pagaidām. Jāni, kur mums? Mēs uz lauka esam. Jūs griežat pa labi un pārpat viss uz tām lielajām eglēm. Jums to egli bieži neiet. Jā. Griežat ritīt pa labi, neiet uz lauka ārā. Jā. Labi, ejam uz to viss kārtībā. Tā, ir iedots jauns uzdevums, ejam. Un jāiet mums uz tām tālajām eglēm. Ko mēs esam? Nu, ko mēs esam sapratuši, ka bija šāvieni pa briedi, un iespējams, ka tas briedis ir dabūts. Bet vēl nav 100%, tāpēc turpinām dzīt, un finālā sapratīs, kas tur ir un kas tur nav. Vai ir trāpījums, vai nav. Ārni, nostājamies. Jā. Nostājamies. Tā Imantiņš, jā, ir, jā. Nu, viņš nāk jau, jā. Viņš visilgākais procesa dalībnieks šodien. Andrejam patīk lidlauks. Nē, nāc. Vēlreiz pa vienam. Šēra lejā pie dīka. Dzirdējāt, jā? Šēra. Jā, tu visu pa ūdeni grāmata. Lēnām klāt. Šēra cūkas pie dīķa, tas mums ir priekšā. Tūlīt būs klapēs, tā jūtu. Man iet pēc tevīm vajā? Es domāju, Rasmus, ejam. Ejam, visus priekš, ejam. Drāma atkal. Tā ir manējā, bet viņi te patās rei, bet es neko neredzu. Tā ir drāma. Redzu brieža būvi pie dīka, bet tas nav tur, kur suns strādā. Ar raķeļiem. Nu tā smird pēc zvēra kārprots. Meža cūka! Meža cūka! Nē, smird pie barotavas. Ej, barotava. Ko briedi ņēmu vai cūku ņēmu? Tas briedis ir vēl pie dīka, bet manējā aiz krūma uzcēla cūku un aizgāja cūkai pakaļ. Tas briedis gar dīka malu lēnām virzās mednieka šitijā te virzienā. Dzirdat? Drāma! Kura mednieka? Varmāns laikam. Drāma turpinās. Brieži, cūkas, kas tur vēl mūs sagaida? Beigti jenoti. Tas briedis nekur nāk pie manīm apakaļ. Vairi meties virsū, tik nedura nāzi, lai sūdu nesanāk. Nē, piesiem pie koka. Tu dari tā, piesiem pie koka un sauc mednieku. Mednieks atnāks un viss izdarīs. Drāma un kuilis un briedis un visi vienā vietā. Un suns ar vienu strādā, ar otru strādā. Tur riktīgs kišmiš notiekās. Bet šāvien vēl nav. Viens. Kas tur ir? Kuilis vai briedis? Kuilis vai briedis? Pa ko šāvāt? Kuilis
Briedis vai briedis, kas tur ir? Būs drāmas atrisinājums, vai nebūs? Suņi ir riktīgi. Nu kaut kas tur notiekās. Kaut kas aiz tēm eglītēm ir, nevar redzēt. Nu, vai arī kas tur ir zem eglītēm? Tas ir koilis! Tas ir kuilis! Klausamies, griežamies pa labi. Nezinu. Andri, tu vari iet taisni ārā, dzirdi? Tu rekur ej tepat pāri taisni līdz galam, līdz mednieku līnijai, ja? Ne, nebrien tur, nevajag, es aiziešu. Es eju. Nu te bebrs ir sataisījis rītīgos dīķus. Bebra paradīze. Plāns ledutiņš, skaisti izskatās. Laidīsim bebru dambi no. Savādāk te nevar paiet. Oi! Nē, es jau neiešu pāri, es iešu uz to pusi pie viņiem. Pats kā tur dzinēja, bļaut. Tur reāli kaut kāda zvēra cīniņa. Cīņa ar zvēriem. Šāviens. Viens. Trāpīgs varbūt. Kaut kas priekšā tur notiekas drāmā. Draugi, tā ir drāmā. Ejam. Jā, šērņam kūties man visu skrien. Jo, reku, maziņš tāds. Šēra tur. Viņš skrien uz dīķa pusi uz bebra. Oi, kā viņi cīnās, tur riktīgi drāma. Viņu turēs kādi. Ai, priekšā man. Es eju pakaļ, jā. Mazu cūciņu šēra dzen. Ogle arī bija 2 reizē tagad. Skrien uz Andreja pusi, respektīvi uz lauka pusi.
Hop! Hop! Šeri, turi! Te patās! Šēriņ tur! Tā suņi strādā, Jā, kā viņa ķēra visas to filmē, skrēja līdzi. Es nevaru, tāpēc, ka dabūju iekšās tikko par Toma. Par Toma. Tikai mednieks drīkst nāzi nodurt dzīvnieku nevienu. Tātad, kas notikās? Drāma atrisinājās. Visu drāmu atrisināja Arnis. Pēc tam pieskrēja vēl Imants un vēl pavārs pieskrēja. Uzreiz domāju, jau karbonādīts jau jāsāk griezt. Bet viņš pa vēl nāzi, tomēr viņam šodien nevajadzēs izmantot. Bet, Arnis ko izdarīja? Arnis piesēja cūku pie koka, nu kā jums teicu, un gaidīju, kad atnāks mednieks, un mednieks visu nokārtoja. Rekur, mums bija striķi ap kaklu, cūku pie koka, un viss kārtībā. Tā kā nesatraucieties, tagad var teikt, ka visi droši un visi pareizi, tā kā jums patīk. Kaime, kad mēs iesim bebru medībās, es no tevis gaidu to momentu, kad mēs iesim medīt bebrus, jo bebru te ir daudz savairojies. Drāma. Pavārs starā, viņš vienkārši ziņo, gaļa būs gaļa. Gaļa atnāks, Svieta īrā arī piebiedrosies, un tad vispār būs super komanda. Man pa papīrs. Jā. Mamma arī nebija nemaz tik. Paskas pa smuku. Nu ko priekšniekam? Priekšniekam prieks, suns blakus, vispār ar suni vēl bildīt. Dārā nebūs spēk. Tā, jūs redzēt, kā tas notiekās, jā? Vai. Kristu vēl? Tu Kristu velc, vai tikai mēs velkam? Tā, mēs ko velkam? Mēs kaut kādu kuili velkam. Iespējams, tas ir tas kuilis, ko Imants redzēja, jo viņš atnāca. Nu, otras puses, nē? Velkam, jā. Jā. Ārne velc, davai. Vajadzēja, jā? 3, 2, 1, aiziet! Nē, pa to pas vajadzēja. Nu labi. Pavadošā kolona. Sargā pauts, jā. Sargā pauts dūd. Sargā pauts. Sapratāt, jā. Karsti vilkt. Kamerāš nosvilga. Īsāk sakot. Nu smagi šodien. Es nemaz tā negribēju. Bet drāma, rezultāts. Fantastiko. Ir dzirdēts, ka Renārs pirmo reizi iet dzinēja medībās. Viņš ir pavārs, bet iet pirmo reizi medībās. Tas ir unikāls cilvēks. Ar nazi uz mežu, bet nereizi nav bijis dzinēja medībās.
Patīk. Tas tāpēc, ka sestdienās jāstrādā ir parasti. Ir visi pasākumi un sezona ir īsta. Tā pavārīt. Kur mums pavāri atrast, ja kādam interesē pavārs? Mežā, gatavo dabā LV. Vai arī Instagramā. Instagramā vai arī... Gatavo dabā. Vienkārši var ieguglēt, gatavo dabā. Jā. Dzirdat, ja? Arnim ir ēst ir manā dabā, a viņam ir gatavo dabā. Dzirdat, cik ļoti līdzīgi, ja? Un mēs te satiekamies. Es cik neesmu pavārs, man es vispār nepatīk taisīt. Selfijas. Vai, selfiju. Šīs dienas pirmais dižmedījums, kas tika noķerts mednieku mājā. Jā. Nu ko, masts iesākās diezgan klusi, bet beigās aizgāja, ja? Aleksandrs bija pirmais, ja, kurš ar neatzināsim, ka būtu šāvs kaut ko visu panikā. Kurš šāv, neviens neko nezina, pa ko šāv. Es pirmais šāvu pa briedi, attālums bija liels. Pa lielam tagad, domājot, laikam tā bija kļūda, nevajadzēja šaut. Piedod mums mūsu garām šaušanu. Piedod mums mūsu garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Bet pirks neizturēja. Atzīt savas kļūdas vajag. Jā. Andrej, tev pēc tam gāja, ja? Man nāca augšā, tā kā no meža nāca augšā uz parku gāja divas govs un bulus. Martā. Un tad pie tiem tālākiem tornišiem sagriez un nāca uz egļu galiem. Pa viens spraugas pa to briedi iešāva. Tad tur tas haņa baigā bija, tur ņēmās un šito izzina ārā no apakaļ man tā kā. Nu, skrēja augšā. Būtu tas pats, ko tu šāvi? Nu, nezinu, kaut kas līdzīgs bija. Cik tuvu bija? 20 metri. Galīgi. Viņam attīk tā galva, viss tie bija tās zāli. Uz vietas, jā? Ko? Uz vietas. Jā, uzreiz apmetās. Malec. Un beidzot dakters trāpīja kādam. Šito noliksim mājā. Tās te? Tad sākās tās cūks, beidzot atrad, ja? Tad ar tām sākās tur cīniņš. Bet sākumā vēl vairums suns kaut ko paņēma, viņš starp abiem dīķiem, tā kā uz apakaļ uz galciem pusi izdzina. Bet tur nevarēja saprast, vai tur bija vairāk, vai tur bija viens liels, vai tas alums, vai briedz, bet nu pa to ūdeni gāja, nu baigi. Tur baigi aizgāja kaut. Jā, bet Lora ilgi neaizgāja līdzi, viņa kā 200 metru tur paskrēja, atmetās un atnāca apakaļ. Viņi diži baigi nepeld. Ierauga. Nu, un tad man izdevās veiksmīgi pieskriet viņam priekšā un viens šāviens un bija veiksmīgi nomedīts. Bet tur viņā galā pie sūnieka, pie dīķa. Bet suņi joprojām visu laiku ņēmās un ņēmās un tad laikam Arns gāja palīgā, jā, tur. Jā, tad tur bija drāma riktīgākā. Es vēl nereiz neesmu uzfilmējis to momentu, jā. Bet tagad bija tā iespēja vienkārši pilnībā. Jūs redzētiet video, kā suņi skrien, kā viņu tur, kā gāž uz leju, tur viss. Es, protams, biju godīgs dzinējs, saucu medniekus palīgā, cūku piesēju pie koka, izgāja ārā, pasaucu mednieku, mednieks atnāca un visu sakārtoja. Tā kā saprotiet, ka viss bija pēc augstākajiem standartiem, kas tagad mums visiem ir jāievēro. Obligāti līdzi dzinējam striķītie, lai piesiet cūku vai briedi pie koka. Neaizmirstat šito, jā, momentu. Tas ir ļoti svarīgs moments dzinējiem, jā? Jā, tas ir pats svarīgākais moments, jā. Pirmā cūka, ko es piesēju pie koka. Oi, pa dibenu uzreiz tādu. Par pirmo cūku uzreiz tādu riktīgi koku dod, jā, normāli. Ne to Andrejam tur maziņo. Žuburu viņam ir, bet viņam nav, viņš jau 3 vietās mērās, jau 3 vietās viņam tikur. Jā, nē, tad viņš vēl tā tik rakā. Pie tīrā mednieku mājā parādījās netīrie zvēri. Drīz taps kaut kas. Viņš šitādi es nepiesietu, bet šito var droši ciet klāt, jā, pie koka. Mazs, kurš mums vēl nav bijis, Kandavas stacijā. Mums viņš ir bijis, jums viņš nav bijis. Jā,
mums te viss te ir bijis, jā. Bet mums, zinējiem, šis būs pirmo reizi Masts Skandava stacija. Nu ko, ar tuvāko vilcienu brauksim mājās, tā sanāk. Nekad citi, jā. Tur jau ziet, jā, tajā pusē. Magad, jā? Nu, paskaties, daudz. Jā, точно, jā. Rapsas zied jau. Nu, jā. Kur tie priekšnieki ievērt tos dzinējus, es nezinu. Tādu normāli. Manis tik griež desas. Čuk, 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 čuk. Garšīgās, jā. Desiņas, jā. Nu, Imantiņ, kā tev tur šodien? Viss labi? Viss labi. Cūku mamma aizskrēja. Jā, Imants redzēja cūku mammu. Lielo es neredzēju, bet Imants redzēja. Viņš gribēja skriet. Jū, gribēju, tā nav reklāma. Gribēju tikai pateikties Jahepaunam par atlaidīti zābakiem. Tiešām silti, ērti, ar vibram zolīti, ja. Maksā, nu, tā drusciņ maksā, bet iesaku, ja kāds meklē labus zābakus, tad tie vikinga zābaki. Es modeli precīzi nepateikšu, bet, ja jūs gribat redzēt, tad tādu. Nu ko, viens pēdējais mazs, varam sākt un cerēsim uz kādu pozitīvu iznākumu. Jā, forši. Šodien pozitīvs, tāpēc, kad mums ir, viss ir sagājis ļoti labi. Būs vai nebūs rezultāts? Baigā ātri skrēja, nevarēja paspēt. Brieži 2 gabalu. Wow, nesās. 2 šāvieni. 2 šāvieni, bet nu tas bija baigā ātri, jā. Briedis, Jāni, gatavojas vēl viens briedis uz aizmuguri. Bet viņš tūlītās būs man garām. Skatāmies. Jā! Man priekšā! Es eju! Skatāmies, kur ir. Kurā vietā? Tas ir briedis, jā! Tas ir briedis! 2 briedzi uz aizmuguri pa labi, Jāni! Viņi skrien uz dzelzceļu. Jāni, skaties, tieši tev virsū skrien. Uz pārbrauktu uz pusi mauc, abi 2. Vienkārši stāvēja lupī uz mani, kamēr tu pienāci. Rītīgi labi. Viņi tevi respektē. Jā. Hejo! Skatāmies uz pārbrauktu uz pusi 2 gabalu. Aleksandrs, gatavoties! Alni nevar! Alni, tas nevar. Varbūt tā ir pāraugusi brieža govs. Visi apstājās! Gaidām! Oh my God, atkal drāma! 2 šāvieni, atkal. 2 brieži, 2 šāvieni. Kas tur ir? Pa viņiem? 3. Iet uz priekšu. Ejam uz priekšu. Ejam. Nokrita. Neviens. 4 šāvieni. Cik nokrita? Neviens nenokrita. Atkal
Atkal kaut kāds enerģiskais masts un... Kādiem svečiem ir? Tā kā gara zeme? Bagātais masts. 3 aļņi. 6 brieži. Nu, riktīgi dāvana, es tev teiktu tā. Aļņus audzējam, bet, nu, pa briežiem šāviem bija. Pēc tam ieskatīsies, kas tur būs. Ir vai nav. Nu, ko pēdējais mazs. Paldies, paldies. Paldies par noskatīšanos. Paldies par patīk, jo man patīk. Saudzīgi, esiet saudzīgi pēc zvēriem. Nepārkāpiet noteikumus, ja jūs to ziniet. Ja jūs zināt labāk par citiem, pasakiet to citiem. Tad mēs arī zināsim. Jā, šauju garām, protams, bet labāk nešauju, ja šauju garām. Nu, tad jau nav jēgas no tā visa. Nu, forši, paldies, paldies visiem, paldies. Vai uz ceļa vai mežā. Tiekamies. Aizgāju pēc papulku pāri. Jā. Viss. Čau. Nu, laiks šodien vienkārši priekš medībām bija ideāls laiks, jā. Tā kā ziniet, ideāls laiks, tas nozīmē ideāls medības. Un šodien viss sagāja. Tur viņi dzīvo, tur ir paradīze. Jā. Tur ir tāds jaunais mežs, tur ir paradīze viņiem. Tur zara aplaust jaunajiem. Jā, es skatos, viss dzelzceļa mala ir nograust, redzi? Jā. Viss nograust tā mala, viss ir, Tā jau uzreiz saprat, ka tur viņi dzīvo, tur viņi aiziet pastaigā, pēd, te viņi rapšlaukos padzīvo, pasiemājam. Mazie krūmiņi tur vispār riktīgi. Stirnas tur bija. Tur pirms tagad arī 3 Ja tur almim patīk, tad jau vispār viņi iet un... Tur jau ir furvais tāds, jā. Briedis jau vispār jau ir tā, ka briedim jau nevajag to veco mežu. Jā, a tu man rādīji savu beretu? Nē, es neesmu. Jā, nu, ko pastāst par savu bereti, kas tev par ieroci? Nu, man tā baigi grūti izstāstīt. Cik sen jau tev ir tas šits ierocis? 2. sezona. Nē. Un kā tev pēc darbības? Kā pēc darbības? Nu, ļoti labi, ļoti labi. Kā, viņš skaitās... Pusautomāts. Bet tas gludstobrs vai kas? Gludstobrs, jā. 12. Vēl ne? Nē, bija iespēja... Gribi izšaut? Nē, bija iespēja pa vadītājiem uzšaut, jo Buks apstājās precīzi tādā pašā leņķī kā vadītājs. Pagaidi, gribi teikt, ka viņš izskrēja ārā un apstājās? Apstājās un stājās vienā līnijā ap divu. Ar vienu lodu divi gabali. 2 zaķis varēja dabūt, jā. Dabūjas. Vispār pēdējā laikā mums priekšnieks baigi šaujā. Jūs esat pamanījuši, ja? Ka kaut kā viņam veicās nostāties tādās vietās, kad visu laiku viņam jāšauj ir. Šodien lielais kuilis, briedis, veicās. Veiksmes tās šodien, jā. Meklē pēc. Kāds pēc? Eko guļ? Kur tam man tur meklē? Trāpījums. Nu, nav slikts. Nu, es nezinu, vai 10-nieks. Es teiktu tā, kad pa augstu. Jo 10-nieks ir tad, kad ir šeit trāpījums. Varbūt, nē, tas ir iznāk ārā. Tas ir pret iejoša vai izējoša? Tā ir izējoša. Jo, tad ir 10-niekā. Priekšnieks, liekam laiciņu par labu trāpījumu. Tad vienkārši jāiedara, tu māki un tu to dari. Vai tā tad rekur 2 cilvēki var vilkt? Jā. Naču? Med vairāk. Pagaid, varbūt tas jāvelk. Gāti, kad viņi piebrauks te vai? Aha, iebrauks te. Viņi iebrauks, nevajag. Mums nevajag izstrīt. Nu, pagaid. Tur ir, Aivar, braucams? Nu, piesien ogla, neaizskrien. Ogla! Siešanas speciālists. Ogla! Mezglu sēju. Un garšīgo tēju speciālists. Jā, tējas par tam tā negaršīgs, bet tā viena bija garšīga. Jā. Tu gigants, Vāciju Porsche centrs Rīga un briedis. Kā tas notiekās? Tā vispār būtu nereāli. Labāk es uzspēju kā mazs šautus, un tāpēc viņi tad dīvainā balsī, jā. Dīvainā balsī reaģē.
Cara, laba. Mazs beidzies, patrons izlādē. Saule uz rietu, pēdējais masts un atkal veiksmīgs un viss bija skaisti, jā. Ok. Man te patīk. Jā. Saule iet uz rietu un medības ir beigušās. Zvēri ir satīrīti, viss sagatavots. Nu, ko saka, paldies, ka atkal noskatījies kārtējo filmu, vai ne, Zigi? Nu, Zigs ir priecīgs, ieliekam Zigi fonā. Zigs priecīgs, kremotorija kurās. Paldies, un tā. Nu, skaties. Skaties un skaties. Skaties. Skaties! Ha! Skaties arī tu Pūrs mednieku klubu.